Nav tik bieži sastopams šeit, Latvijā. Vācijā, Austrijā, Skandināvijā ir dāmas maziņas, blondīnītes, kas brauc ar 25 metru sastāviem, un tas ir pilnīgi normāli. Tas nav svarīgi, vai nu tu esi vīrietis vai sieviete, tev ir tās sajūtas vai nav. Tā kā, ja tev patīk, brauc, ja tu jūti, brauc. Man ļoti patīk. Tas nav man darbs, tā ir mana mīlestība, hobijs, dzīvesveids. Es to neuztveru kā darbu. Tās mantiņas, viņām visām ir stāsts. Tās mantiņas visas man ir dāvinātas no šoferiem. Ir vairākas mantas, kam ir jau 8, 9 gadi. Un tieši šī mantiņa, kas ir vienredzītis, man ir no ļoti mīļa kolēģa, kurš diemžēl vairāk nav starp mums. Bet es vienmēr, kad man uzdāvina kādu mantu, es viņu vienmēr ņemu sev līdzā. Jo kamēr es braukšu, tikmēr šis kolēģis arī turpinās būt uz ceļa.